šis bija paraugu demonstrējums tam, ar ko es nodarbojos. Tad mēs redzēsim, kas notiek tālāk. Es strādāju ar poliuretānu materiālu. Un kas tad īsti ir poliuretāna materiāli? Tie ir materiāli, polimēri ar ļoti plašu īpašību spektru, teiksim. Tas ir dažādas gumijas, tie ir cieti materiāli, tie ir pārklājumi un tie ir putuplasti. Šādi lūk te. Un pavisam noteikti katram mājās ir kāds poliuretāna gabaliņš. Un pavisam noteikti tas viss šobrīd sēž uz elastīgā poliuretāna putuplasta. Tātad paralons, kas ir jūs sēdekļos iekšā. Grīda nolikot ar poliuretānu plaku. Un ir varbūt dažādi ritentiņi. Un mans darbs saistās ar cieto poliuretānu putuplastu. Tas ir lūk šis te. Un ko tad kur var izmantot šos cieto poliuretānu putuplastu? Galvenokārt ir siltumizolācijas materiāli. Gan mājās, gan rūpnieciskās objektos, uzsmedzina uz jumtiem, pagrabos, iekšā starp sienām var iepūst iekšā, caurules izolē un arī leduskapju izolācijā. Diezgan droši esmu, kad gan visos leduskapjos izmanto tieši šādu tipu materiālu. Es savā zinātniskajā darbā vēlos viņu sākt pielietot autobūvē. Autobūvē arī jau izmanto kā siltumizolācijas materiālu, dažādas paneļus izgatavo, kā skaņas izolācija, bet mans darbs saistās ar Eiropas Savienības 7. ietvaru programmas projektu Evolution, un šī projekta mērķis ir izstrādāt šādu te elektromašīnu. Un galvenais uzdevums ir nevis izmainīt šasī vai baterijas savādākas, bet tieši pašu konstruktīvos materiālus, no kā tad šī mašīna ir uzbūvēta, padarīt viņas vieglākus. Mērķis ir iegūt 600 kg smagu mašīnu. Šie ir mani pirmie eksperimenti, var viņus apšamdīt, aptaustīt un paskatīties, ko tad es vēlos dabūt. Tā, lūdzu. Un manas laboratorijas galvenais uzdevums ir iegūt šo te grīdas paneli no cietā poliuretāna putuplasta materiāla. Tas varētu būt kaut kas šāds. Sandviča tipa panelis, apkārt alumīnijas, pa vidu putuplasts. Un tā inovācija mūsu darbā ir viņu iegūt no atjaunojamām izēvielām. Kā atjaunojamās izēvielas mēs izmantosim rapšu eļļu vai tallu eļļu. Rapšu eļļu mēs zinām, kas tas ir. Tallu eļļa, tas ir celulozes ražošanas blakus produkts. Šī eļļa tiek savākta, attīrīta, un tad ķīmiskas pārvērtību rezultātā mēs iegūstam vienu no izēvielām priekš poliuretāna putuplasta. Un izstrādāt sintēzi, izstrādāt poliuretānu kompozīciju un tālāk iegūstam pašu materiālu. Lai vēl palielinātu atjaunojamo izēvielu saturu šīm te klucītī, mēs vēl ievadām dažādas šķiedras, kā varbūt Mārtiņa šķiedras mēs varētu pamēģināt ievadīt. Un šīs šķiedras ne tikai palielinās atjaunojamo izēvielu daudzumu, bet arī varētu uzlabot kādas konkrētas materiāla īpašības. Tātad mūsu ķīmija. Šī, teiksim, tā eļļa, un 3 dažādos veidos mēs viņu pārvēršam par poliolu. Poliols tās ir vielas, kuras satur hidroksilgrupas. Tās hidroksilgrupas mums kaut kādā veidā ir jāpiekabina klāt šai te molekulai. Un mēs izmantosim transaminizācijas reakciju, transesterifikācijas un epoksidēsim nepiesātinās tās saites. Tālāk, kad mēs iegūstam šo poliolu, mums ir jāizstrādā poliuretāna putuplasta kompozīcija. Tad, kā jūs redzējāt, lai iegūtu šādu putu materiālu, ir jāizmanto 2 komponentes. Viena ir polipropilēns, otra ir poliolu komponente, kur tikai šitā sastāvdaļa ir iegūta no atjaunojamām izēvielām. Tālāk klāt katalizatori, vismas aktīvās vielas, antipirēni, pilnvielas un tā tālāk. Un tad sajaucot abas šīs komponentes, iegūst cietu materiālu. Un rūpnieciskā veidā to dara ar mašīnām, kā šeit redzat strādnieki izsmiedzina uz jumta. Un mūsu gadījumā presformā tiks iepūsts rēģēšanas maisījums, kurš norēģēs un būs gatava detekt. Un kā tad mums ir sanācis šī brīdī? Tātad šeit ir poliuretāna putuplasts, ko es esmu izstrādājis.
nostādīts blakām vāciešu ražotais no naftas pārstrādes produktiem lietoties. Un tā uz acu paskatoties, liels atšķirības nav. Kā arī, teiksim, īpašībās arī var redzēt, ka mums savā starpā būtu salīdzināts gan, teiksim, spiedas stiprība, kad viņi saspiež ar materiālu, gan arī, kad liece, kad viņi saliec stiepes stiprību, pavelk viņu un tā tālāk. Un par tām šķiedriņām, tad savā darbā es izmantoju divas dažādas no biomasas nākušas šķiedras. Tas ir koksnes un celulozes šķiedras, kuras tiek ražotas no koksnes atkritumu produktiem. Un kā salīdzinājumā es izmantoju ogļu šķiedriņas, šīs būtu tās mazās šķiedriņas, un es šī puktu klucītī varu dabūt 35% iekšā atjaunojumu izēvielu. Un šādi izskatās, ka, teiksim, ievad tās šķiedras iekšā pašā materiālā, viņas tur ļoti labi jūtās starp tieši polimēra daļām. Un, ja skatās uz īpašībām, tad apmēram pie 4,5% konkrēti es testīju uz spiedas stiprību, tad spiedas stiprība palielinās un arī elastības modulis palielinās mūsu putnu materiālā. Tad paldies par uzmanību!